kur ripotu panorāmas spožās gaismas. Beidzot arī mēs apmeklējām panorāmas ratu, bet no sākuma apskatījāmies sakuras, skaisti krāšņi ziedēja, cilvēku daudz pat vakarā, ļoti forši. Nedaudz pafotografējāmies un tad jau devāmies tālāk. Labo laiku baudīja arī viens Volt kurjers. Cerams, ka viņam sanāca ļoti labas bildes. Pēc tam jau devāmies uz panorāmas ratu. Ātrs tolites apskats. Tā jau viss normāli. Pods no metāla, izlietne no metāla, bet vienīgais atkritumu grosts par mazu. Vieta, kur nopirkt biļetes, atrodas nedaudz nostāk no paša panorāmas rata. Līdz ar to nācās uz turieni no sākuma nopirkt biļeti pa 17 eiro. Esam iekšā? Jep. Šeit priekšā kungs, kurš te iet iekšā, viņš bija nedaudz pārpratis. Viņš no sākuma domāja, ka 1,7 eiro maksā panorāmas rata biļete. Bet, beigās viņš tā padomāja, neizskatījās baigi priecīgs, viņa acīs bija nedaudz sašutums, bet tomēr nopirka. Jā. Tas ir nekā kinoteātrī. Diemžēl pirmajās dienās tomēr piemeklēja arī tehniskas ķibeles. Ik pa laikam vagoniņa apstājās un varēja redzēt, ka tur, kur operatora telpā, ekrānā viss parādās sarkanā krāsā. Līdz ar to viņiem nācās pirmo vagonu laikam nokalibrēt vai kaut kā viņi apstājās un tad viņu lika kaut ko tur pret atzīmīti un kaut kāds neliels čakars. Šoreiz cilvēku nebija tik daudz, tehniski varot 8 cilvēkus vienā vagoniņā satilpināt, bet šeit pa 2, pa 3 vienā vagoniņā un arī izlaižot pa 1, pa 2 vagoniņiem. Labi, ka viņi 17 eiro viena biļete. Nesasēdināja vienā, bet redz, viņus uzreiz blakus iesēdināja tur. Interesanti, ka viņam tas līdzvarojums. Tā kā... Ne, vienā vagoniņā 8 var, bet šobrīd neiet viss tik gludi. Tur vēl bija problēmas ar kaut kādu, problēmas ar kalibrēšanu. Pirmajam vagoniņam esot kalibrēšanas problēmas. Jā. Cik mīļi. Augstākajā punktā jau tīri izolīti visu var redzēt. Jā. Kondicionieris, skaisti, Perfekt. Tā, tāds labs skats īstenībā. Es teikšu. Ir īpaši, ka tā paša augšā. Kad pa vidu, tad neko nevarēja redzēt. Jā. Bet tagad, kad jau normāli tā augstumā, tūlīt jau laikam būsim sasnieguši to augstāko punktu, pēc tam mums tikai atliek zemākais punkts. Esam gatavi braukt lejā? Vai vēl nē? Vai vēl izbaudām skaistumu? Atlido ar dronu, lido ar dronu vai kaut kā, bet mēs esam šeit, jā, nekas var redzēt, te nekustās. Šausmīgi. Cerams, ka izkustēsies un viss būs ok. Kur ripotu panorāmas spožās gaismas, kur domas skrien un zvaigznes slīd kā laiks. Es izsekot tev mēģinu, bet panorāmas rats un tu esi mūžīgā mīkla. Debes līnijā atspīd tava seja.